Tātad sāksimies ar Apple iPhone. Prezentācija redzama, un tūlīt uzlikšu visu lodziņu. Tā, prezentācija redzama, ja? Varat apliecināt? Jā, viss kārtībā. Jā. Tātad, labdien! Tātad mani sauc Kristaps Rozenvalds. Es pārstāvu kompāniju Arbor Medical Korporācija. Un šodien mums ir tas gods piedalīties asociācijas sēdē. Tātad vēlamies par to pateikties. Un ar prieku iepazīstināsim tātad sēdes dalībniekus, konferences dalībniekus ar tehnoloģijām, kuras mēs varam piedāvāt, lai uzlabotu endoskopu apstrādes procesu. Šodien tātad manā pārziņā ir divas tēmas, un man kolēģi Dagnija būs viena tēma, tātad starp manām abām prezentācijām. Mana pirmā prezentācija tātad ir lokano endoskopu manuālās priekšapstrādes tehnoloģija Aqua Typhoon. Es apzināti atļāvos nedaudz modificēt nosaukumiņu, jo, kā vēlāk prezentācijā jūs redzēsiet, tātad šī manuālā tehnoloģija varbūt nav tik manuāla nemaz. Nedaudz ieskats Arbor Medical Korporācijas vēsturē, lai saprastu, kas mēs esam, tie, kas mūs nepazīst. Tātad Arbor Medical Korporācija lielākā medicīnas iekārtu piegādātājs un servisu nodrošinātājs Baltijas valstīs ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Un pamazām es pats sāku strādāt Arborā 2008. gadā, un šajā laikā mēs varbūt ne lieliem soļiem, bet, manuprāt, diezgan mērķiecīgi esam arī iegājuši arī endoskopijas laukā jomā. Tātad sākotnēji tas bija ķirurģiskā endoskopija ar Richard Wolf, uroloģiskie endoskopi, un tad nākamais pavērsiens bija 2016. gads, kad mēs sākām sadarbību ar Pentax Medical, kas ir viens no vadošajiem lokanās endoskopu ražotājiem pasaulē. Būtiski, un tas, uz ko mēs Arbors vienmēr uzsveram, tas ir servis, un tāpēc mēs 17. gadā tātad esam ne tikai izplatītājs, bet arī autorizēts Pentax servisa centrs Latvijā. Bez endoskopiem mēs sapratām, ka tikai endoskopi nav pietiekami un mēs nespējam nodrošināt pilnu risinājumu, tāpēc mēs pakāpeniski apaudzējām mūsu piedāvājumu klāstu. Klāt tātad nāca arī endoskopu mazgājumās mašīnas, Cantel Medical, arī Bellimed endoskopu mazgājumās mašīnas. Pēc tam mēs radījām arī endoskopisko izmeklējumu aprakstu programmu, tā ir mūsu pašu radīta EndoIT programma, arī Pronex instrumentu izsekošanas programma, un pēdējos 3 gados mums ir 3 jauni un inovatīvi produkti, par kuriem šodien būs arī mūsu prezentācijas. Tātad tas ir Plasma Typhoon, kas ir endoskopu žāvēšanas iekārta, Ultrasonic, kas ir automatizēta manuālās priekšapstrādes tehnoloģija, un Aqua Typhoon, kas ir tātad, kā jau minējām, endoskopu priekšapstrādes sistēma iekārtiņa. Nedaudz ieskats par endoskopiem. Endoskopi ir dažādu veidu, no vienkāršākiem līdz sarežģītākiem. Pirmkārt, piedalās tātad vienreiz lietojami un atkārtot lietojami. Un, kur mums tālāk iet runa tīri par apstrādēm, tad, protams, tas attieksies uz atkārtot lietojamiem endoskopiem. Vienreiz lietojami endoskopi, tur ir mazākas problēmas ar apstrādi, bet kas man atkal neliekās tik simpātiski, tās ir atkal materiāli, kas tiek relatīvi ātri izmesti nosacītam izkastē, ja mēs salīdzinām to ar atkārtot lietojumu endoskopu. Un, manuprāt, veicot atbilstošu apstrādi un apkopi un rūpēšanos par endoskopiem, mēs varam nodrošināt atbilstošu higienas līmeni ar atkārtot lietojumiem endoskopiem. Šeit ir dažādas bildes, tātad ultraskaņas endoskopi, kas ir specifiskāki,
ureteru renoskopi, endoskopi ar baloniem, un šeit ir arī daudzkanāla endoskopi. Tātad veidi dažādi, sākot no gastrointestinālajiem endoskopiem līdz florendoskopiem, uroloģijas endoskopiem un tā tālāk. Visur, kur tik mēs varam iedomāties viņus cilvēku ķermenī iebāzt. Un saistībā ar šo, kad endoskopi ir daudz dažādu un pielietojums ir plašs, ir arī saistīti dažādi riski un izaicinājumi. Tātad šeit mēs redzam 3 attēlus. Endoskopiem ir tātad vārsti, kuriem ir arī daudz dažādas gropītes, atverītes. Endoskopiem ir kanāli, darba kanāli, ūdens šķidruma kanāls, ūdens strūklas kanāls, visi pievadi. To visu tātad pie apstrādes mums būtu nepieciešams arī kārtīgi apstrādāt, lai tas viss ir tīrs un ir drošs no pacienta uz pacientu. Tātad endoskopu uzbūve, tātad šeit mēs arī nonākam to, kad ir būtiski izaicinājumi. Pirmkārt, endoskopi ir ar rokām ražotas medicīnas iekārtas. Tās ir sarežģītas, tās neštancē automātiski mašīnas. Endoskopiem ir šauri, gari kanāli un iekšējās struktūras. Tās var būt vairākus metrus garas. Kanāla diametrs var variēt no nepilna milimetra līdz 3 milimetriem. Endoskopā ir elektroniskās komponentes, mehāniskās komponentes, kas nodrošina endoskopu distālā gala izliekšanu, optikas komponentes, tās ir kameras, gaismas vadi. Un tātad tas viss ir, lai to visu nodrošinātu, ir tātad dažādu materiālu sajaukums tātad tiek izmantots. Tātad ir gan metāls, gan kompozīta materiāli, stikls, gumijas un līmes. Un tas mums arī ir izaicinājums uz endoskopu apstrādi. Un tātad endoskops tātad tiek izmantots vienam pacientam, pēc tam viņu izmantosim citam pacientam. Un loģiski, ka tās endoskopijas laikā mums mikroorganismi un citas atliekas, kurās ietilpst olbaltumvielas, tauki, oļhidrāti un dažādi asinsāļi, kā citi ķermeņa šķidrumi, tātad nokļūst gan uz endoskopa ārējās virsmas, un kas ir pats būtiskākais, tie nokļūst arī iekšējos darba kanālos un iekšējos dobumos, kur tie var piekļūt, radot tātad kanālu piesārņojumu. Šeit būs vairākas bildes. Jautājums ir, vai tā ir problēma? Protams, ka tā ir problēma. Par cik mums ir tātad certificēts servisa centrs, mēs ar šiem endoskopiem saskaramies dienā un varam apliecināt, ka endoskopu tīrība nevienmēr, bet ir problēma. Šeit tātad kreisajā attēlā mēs redzam no endoskopu izņemtu darba kanālu, kas, es domāju, ka ir diezgan saprotams, ka tādam viņam nebūtu jābūt un ka viņš ir tātad piesārņots. Un tātad mēs negribētu, lai no viena pacienta uz otru pacientu tiek izmantots ar šādu darba kanālu. Šeit ir papildus tātad 2 attēli vēl. Labajā pusē attēlā mēs redzam tātad, kā izstās šaurāka veida, bet tīrs. Atvainojiet, lūdzu, ja jūs runājat savā starpā, izslēdziet mikrofonus. Jā, paldies. Tā, tad labajā pusītē mēs redzam tātad 2 darba kanālus, tātad viens ir nedaudz šaurāks, bet ideja tātad ir tāda, ka arī augšējiem būtu jāizskatās tādam, un redzam, ka tas ir kanāli ieaudzis, un labāk ir nezināt, kas tur dzīvo. Mums žēl, bet mēs ar šādu situāciju saskaramies. Šeit ir cits kanāls, šis konkrētais ir no bronhoskopa
bijis, tātad ar endoskops pat nav bijis ļoti vecs. Ir zināms, ka tiek veikta automātiskā apstrāde pēc katras procedūras, bet, kā redzams, kanāls vienalga ir būtiski piesārņots. Tātad viss šis pieaugums ir kanālam no iekšas, un tas nebūtu pieļaujams, un tas nav pareizi. Tātad, kas ir viena no galvenajām bīstamībām, tātad endoskopā pastāv risks, ka var rasties mikroorganismu radīta biofilma, kurai ļoti patīk tātad šāda mitra vide, un sevišķi, ja vēl kaut kur iespēja pieķerties. Šeit ir tāds no ārzemju literatūras ņemts endoskopa apstrādes cikls, kurā ietilpst tātad pēc viss process, sākot no izmeklējuma beigām līdz nākamajam pacientam. Kā mēs redzam, pirmo tabulas daļu tātad tiek sistemātiski samazināts tātad procesa laikā endoskopa piesārņojums. Endoskops tiek tātad nodrošināts, lai viņš būtu tīrs. Pēc tam, kāds šī grafika būtība ir, pēc tam mums vienalga eksistē riski, kad viss šis mūsu darbs var būt veltīgs. Jo, kā mēs vienā no iepriekšējiem slaidiem arī redzējām, tātad, piemēram, mums var būt perfekti iztīrīts endoskops, bet labajā pusē mēs redzam ūdens tātad pudelīti, kas ir ūdens skalošanas un gaisa padaršanas sistēma endoskopiem, kas var nebūt mazgāta un dezinficēta mēnešiem, un pastāv risks, ka mēs vienalga endoskopu tātad, daļēji mums ir tīrīšana iespējams bijusi velta, un pastāv risks, ka atkal mēs pie pacienta nonākam tātad ar netīru endoskopu. Šī tabula tātad vairāk aizdomāties par to, kad ir viens, kas ir tīrīšana, bet tālāk ievērot visu procesu, kas ir ar visiem piedarbiem saistīts un ar visām šīm niansītēm. Tātad tipiski pēc izmeklējuma tiek pēc izmeklējuma nepieciešama primārā procedūras tīrīšana, tālāk obligāti ir pietiekama ātra transportēšana, lai transportēšana neievilktos, kas ir svarīgi un kur joprojām klibo mūsu apstrādē, tātad kurš solis, tas ir noplūdes tests. Tas ir vienmēr pirms manuālās priekšapstrādes ir nepieciešams veikt endoskopu hermetismu pārbaudi, jo, ja endoskops nav hermetisks, numur 1, mums pastāv risks, ka mēs tātad būtiski bojājam endoskopu, kas ir lielas izmaksas, un numur 2, mēs tātad visus netīrumus, baktērijas, mikroorganismus salaižam vēl papildus iekšā endoskopā, kas arī nav vēlams. Pēc tam tātad tiek veikta manuālā endoskopa priekšapstrāde, aiziet automātiskā tīrīšanas dezinfekcijas iekārta, žāvēšana, endoskopa uzglabāšana un tālāk transportēšana uz pie nākamā pacienta. Tātad katrs no šiem soļiem ir būtisks, un kāda no šī soļa izlaišana, tātad tas var potenciāli visu procesu sagandēt. Kas ir tādas būtiskākās nianses katrā no soļiem, tātad priekšapstrādā uzreiz pēc procedūras, tātad mēs primāri samazinām bioloģiskā piesārņojuma pakāpi, endoskopa noplūdes testa laikā, tātad mēs novēršam, ka šķidrumi nenokļūst endoskopa funkcionālos darba elementos, manuālajā vai automatizētajā tīrīšanā, tātad organisko netīrumu noņemšana un endoskopa virsmas sagatavošana dezinfekcijai notiek. Un tātad pats galvenais, grūti teikt, ka pats galvenais, bet tātad nākamais solis ir automatizēta endoskopa mazgāšana dezinfekcija. Tātad mēs panākam, ka endoskops tiek atbrīvots pilnībā no piesārņojuma un mikroorganismiem. Un nemazāk būtisks punkts tātad pēc tam ir žāvēšana, uzglabāšana kontrolētos un atbilstošos apstākļos, un ka viņš tiek transportēts arī atbilstoši
lai viņš netiktu piesārņots endoskops. Un atbilstoši visām normām, tātad ir vajadzīga arī katra procesa izsakojamība, lai nodrošinātu šo kvalitāti. Šodien tātad mums uzsvars ir uz dzeltenajiem iezīmētajiem punktiem, tātad pēcprocedūras tīrīšana mums notiek izmeklējuma telpā, tā ir uzreiz pēc izmeklējuma, procedūras, tātad noņemam būtisko piesārņojumu, tādējādi apgrūtinot biofilmas veidošanos, samazinām mikroorganismu vairošanos. Droša endoskopa transportēšana pēc tam, un tad veicam tātad manuālo priekšapstrādi. Priekšapstrāde atbilstoši tātad normām ir jāveic ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc procedūras beigšanas. Šeit nedaudz varbūt tā kā reizēm raidījumos rāda iekļautu produktu ievietošanu. Šeit tātad ir viens slaids ar produktu ievietošanu no mūsu puses. Ļoti interesants produktiņš, tātad, ko mēs pēc procedūras tīrīšanā varam izmantot. Jau gatavs līdzeklītis, kurā ir švammīte un mazgāšanas šķidrums, tātad, kuru mēs izsūcam caur endoskopa darba kanālu un ar švammīti notīram ārējo virsmu. Ērts, vienkāršs risinājums, kas ļoti atvieglo darbu apstrādē pēc tam. Tātad manuālā priekšapstrādes ir svarīga, bet tai ir dažādi trūkumi. Tātad numur 1, tā ir laikietilpīga, ir jārēķinās, ka uz katru endoskopu tās ir 10 līdz 15 minūtītes. Tā prasa, tātad ir jāveic precīzas darbības, precīzā secībā, standarta risinājumā, tur ir iespēja kļūdām. Mana kolēģi Dagnija pēc tam pastāstīs, ir arī alternatīvi risinājumi. Tā ir materiāli ietilpīga, tātad mums vajag gan birstītes, gan ķīmijas, attiecīgi tā ir dabai nedraudzīgāka, un arī šī standarta pieejā tā ir arī grūti dokumentējama. Tātad, vai mēs visu veicām solis pa solim, atbilstoši, to ir relatīvi grūti arī pēc tam pierādīt. Un šodien esam nokļuvuši līdz manas prezentācijas, pirmās prezentācijas galvenajai tēmai. Tā ir Aqua Typhoon iekārta. Tā ir tirgu jauna iekārta, inovatīva iekārta, bet, manuprāt, tā ir nākotne, uz ko iet tātad endoskopu apstrāde. Šādi izskatās tā iekārtiņa. Aqua Typhoon iekārtiņa tātad nodrošina automatizētu endoskopu priekšapstrādi bez nepieciešamības izmantot ķīmijas un tīrīšanas birstītes. Tādējādi tiek uzlabota endoskopa apstrādes cikla efektivitāte un tiek nodrošināta endoskopa tīrība un attiecīgi arī pēc tam nākamās procedūras drošība. Un papildus apskatīsim, tātad ir iespējams ar samazināt izmaksas un izmantojamos materiālus. Tātad šis ir patreiz kā alternatīvs risinājums manuāla endoskopa priekšapstrādei. Tātad Aqua Typhoon iekārta ir process endoskopa apstrādes sastāv no 3 soļiem. Tā vienmēr tātad veic endoskopu hermetismu pārbaudi, tiek veikta ātra endoskopu kanāla priekšapstrāde visiem endoskopu kanāliem, neatkarīgi no to garuma, diametra vai caurējamības. Un tātad šādā veidā tiek efektīvi notīrīts pēcprocedūras atlieku daļiņas. Tātad. Un samazinās infekciju pārneses risks starp pacientiem. Tātad kopējais cikla ilgums ir 2 līdz 7 minūtes, un iekārta tātad ir jau ražošanā, tā tiek testēta, tā ļoti intensīvi tiek ieviesta tirgu Francijā, jo tā ir Francijā arī ražota. Francijā prasības endoskopu tīrībai arī ir pietiekami augstas.
un tā tiek ražot un izstrādāt atbilstoši tātad dažādiem standartiem. Kopējais tātad iekārtas kopskats, tātad pašā centrā mēs redzam pašu tātad pamatiekārtiņu, kas ir pietiekami kompakta. Pieslēgts mums ir endoskops, pieslēguma vietas ir 4, kas ir pilnībā pietiekami visiem kanāliem, atkarībā no kanāla konfigurācijas. Tātad mēs pieslēdzam tik, cik ir nepieciešams. Obligātas tātad vēl, kas mums ir, tātad tas ir vai nu svītru kodu lasītājs vai RFID lasītājs. Tātad mums vienmēr ir nepieciešama identifikācija. Mums ir uzlīme printers, lai pēc apstrādes mēs nodrošinātu fizisko izsakojamību. Un vēl viens būtisks rīks apstrādē, tātad tā ir Aquajet pistolīte, tātad ar kuru mēs apstrādājam ar šiem kanāliem, tātad mēs apstrādājam endoskopu kanālus, ar Aquajet pistolīti, tātad ārējās virsmas tiek apstrādātas. Kāds ir darbības princips kanāla tātad tīrīšanai? Tātad Aquatyphoon iekārta izmanto gaisa un ūdens kombināciju, nodrošinot tātad automatizētu visu endoskopu kanālu tīrīšanu un nav nepieciešamības izmantot birstītes. Tātad pirmkārt tiek izmantots tātad tikai gaisa un ūdens, un Aquatyphoon iekārta ar pulsveida tehnoloģiju tiek radīta turbulenta plūsma, kas nodrošina tātad iespēju efektīvi attīrīt endoskopu no pēcprocedūras atliekām. Tātad endoskopā tiek radīta divfāzu augsta turbulenta plūsma, un tātad visas sieniņas mums paliek tīras. Tātad rezultātā iegūstam mēs tīrus darba kanālus, tīrus endoskopa darba kanālus. Izmantojot Aquatyphoon iekārtu, priekšapstrāde nekad nav bijusi tik droši un vienkārši. Tā tas ir. Tātad visa darbība notiek no skārienu jūtīgā ekrāniņa. Tātad tādējādi nodrošinot drošu un vienkāršu apstrādes procesu. Savienojumi ir krāsu kodēti, lai būtu vienkāršāk tos tātad pievienot. Iekārta rāda, kurš kanāls, kura trubiņa, kuram kanālam ir jāpievieno visā apstrādes cikla laikā. Tāpat, par cik šis process ir ļoti svarīgs, iekārtā ir integrētas gan izsakojamības opcijas, tātad mēs varam savienot iekārtu ar centrālo slimnīcas tīklu un dokumentēt šādā veidā procesa norisi. Iekārta ir automatizēta un tiek rādīta, ja gadījumā ir kāda problēma vai hermetismu tests netiek iziets vai kāds no kanāliem nav pievienots, iekārta rāda un ziņo un neļauj sekmīgi pabeigt testu, tātad nevis testu, bet apstrādes procedūru, un šādi tiek novērstas tātad cilvēciskas kļūdas un uzlaboti izmeklējuma drošība. Tātad apskatāmies ātri, kā mums notiek. Tātad pirmkārt veicam noplūdes testu. Otrkārt, tātad noplūdes tests ir 30 sekundes. Tiek veikts vienmēr visiem endoskopiem, izmantojot zaļo caurulīti, jeb trubiņu. Ārējo virsmu tīrīšana ar speciālu ūdens pistoli, kā iepriekš redzējām, tātad mēs notīram kanālu savienojumus, endoskopa ārējās virsmas un distālo galu. Ilgums tipiski līdz 1 minūtei, un tas tiek veikts pirms pilnīgi automatizētā kanāla tīrīšanas cikla. Tātad pievienojam visus konektorus attiecīgi kanāliem un palaižam ciklu. Un tātad endoskopa kanāli tiek šādā veidā iztīrīti. Šeit ir tīri, lai parādītu, cik vienkārša ir lietotāja saskarne. Tātad mums ir jāidentificējās gan pašam, lietotājam. Identifikācija tātad tipiski notiek ar svītkodu lasītāju.
Nepieciešamības gadījumā var izmantot arī klaviatūru. Pēc tam mēs identificējam endoskopu, kur apstrādāsim. Arī šeit svītkodu lasītājs vai klaviatūra, kur tiek ievadīti. Vienmēr tātad mums ir datums, laiks un procesa tātad norise. Un izvēlamies nākamais solis, tātad mēs izvēlamies vēlamās darbības, tātad vai tā ir vienkārši tikai endoskopa noplūde, vai tā ir tīrīšana, bet tipiskākais droši vien 99% gadījumu, tātad tā būs endoskopa gan noplūdes, gan endoskopa tīrīšanas process. Papildus, tātad par cik mums ir nepieciešama, šeit tiek izmantot gan turbulentā plūsma, gan mums ir saspiestā gaisa, bet ūdens pistolīte. Ir vēlams tātad izmantot arī Aquabox. Šī ir tāda speciāla kaste, kura tātad aizsargā lietotāju un apkārtējās darba virsmas no saskarsmes ar kontaminētajiem apstrādes ūdens šļakatām. Tātad tālāk tiek novadīts kanalizācijā. Tātad praktisks papildinājums var novietot izlietnē, ir ar pielāgojumiem kājiņām, un tāpat man būs īsts video pēc tam, bet tur labi varēs redzēt, kad ir speciāli lietotājiem, kur ielikt rokas, lai varētu procesa laikā manipulēt ar endoskopu, ja tas ir nepieciešams. Aqua Typhoon, tātad, kas ir vēl viens no plusiem, tas ir ļoti draudzīgs videi, tātad tiek samazināts ar šo iekārtu ūdens patēriņš, un tātad tiek samazināts arī izēju materiāli, kas ir nepieciešami apstrādes procesā. Tātad birst, kā jau minēju, tātad nav vairāk birstīts vajadzīgs, un ar ķīmijas vairs nav vajadzīgs izmantot. Tātad sistēma tātad ir savietojama ar faktiski visiem ražotajiem endoskopiem, neatkarīgi vai tas ir Pentax, vai tas ir Olympus, Fuji, Storz vai Richard Wolfs. Atšķirās tātad, kas atšķirās cikla ilgums automatizētai kanāla tīrīšanai no endoskopa. Tas ir tātad, cik garš, cik kāda diametra kanāls ir šī visa informācija. Mums nav jāizdomā, jums nav jāizdomā, tā tiek no iekārtas automātiski. Tātad iekārta zina, cik ilgi katram konkrētiem endoskopam ir vajadzīgs šis cikla ilgums. Tātad vienkāršākiem endoskopiem tas būs īsāks, kur ir tikai, piemēram, mums darba kanāls, kā bronhoskopiem, uretroskopiem, cistoskopiem. Tālāk jau sarežģītākiem endoskopiem, kā gastrointestāliem endoskopiem, kur papildus ir ūdens strūklas kanāli, gaisa ūdens kanāli, tad cikla ilgums būs attiecīgi arī ilgāks, lai nodrošinātu tātad sasniedzamo tīrības pakāpi. Ultraspecifiskākiem endoskopiem jau tātad tas būs vēl nedaudz ilgāk, bet jebkurā gadījumā tas nebūs ilgāk par 7 minūtēm. Tātad risinājums ir ekonomisks, kā mēs runājām, tātad tiek samazinātas apstrādes cikla izmaksas, ka mums mazāk ūdens nav nepieciešams birstīts un ķīmijas, tiek nodrošināta ātrāka endoskopa aprite. Tādā veidā mēs faktiski vienā un pašā laikā varam veikt vairāk procedūras salīdzinot ar tātad klasiskās pieejas risinājumiem. Un, kas ir, tātad ir vienkāršots apstrādes process. Jautājums, kas varētu rasties, tātad, cik efektīva ir šī iekārtiņa. Un uz to mums tātad atbildi sniedz, tātad ir veikti dažādi tātad mērījumi, izmēģinājumi, validācija ir veikta. Un šeit ir slaids, kurā tātad tiek salīdzināti tātad, piemēram, proteīna atlikums pēc tīrīšanas ar Aqua Typhoon iekārtiņu, minēto iekārtiņu. Tātad klasiskā pieejā tas ir tīrīšanas birstītes un mazgāšanas ķīmija.
Un tātad atsevišķi vēl tātad mums ir tīrīšanas birstītes un ūdens. Kā mēs redzam, faktiski tātad biopsijas un atsūkšanas kanālus pareizi veicot, visos gadījumos tiek sasniegta vēlamā robeža, bet ūdens gaisa kanālos un uz distālo galu, tātad mēs redzam Rakova taifūnu, tas viennozīmīgi tiek sasniegt vērtība, bet problēmas tātad rodās, un šis ir pareizi apstrādājot, rodās tātad izmantojot tieši pat klasiskās metodas, tātad Rakova taifūna efektivitāte viennozīmīgi izejot no šiem datiem ir salīdzināma ar līdz šim izmantojamām tehnoloģijām. Tā, šeit ir vienkārši arī tātad no pētījuma piemēri dažādi. Šeit ir Olympus bronhoskops, tātad, kas ir relatīvi arī ar mazāk kanāliem, un viennozīmīgi pēc Rakova taifūna apstrādes tiek tātad samazināts gan atlikušie proteīni, gan atlikušās organiskās daļiņas, un tiek sasniegt vēlamais līmenis. Šeit ir cits endoskops, tātad gastroskops, pentaks gastroskops, un arī visos gadījumos tātad mēs sasniedzam tātad nepieciešamo līmeni. Sarežģītāks endoskops, ultraskaņas endoskops, šeit arī faktiski mums iziet, tātad līmenis tiek sasniegts, bet, kā redzams, tātad nedaudz lielāks piesārņojums saglabājās papildus darba kanālā, kas ir grūtāk tātad iztīrāms, kurš ir tievāks, šaurāks, garāks. Vēl interesanti, vai ir šeit šis salīdzinājums, vai ir starpība, vai endoskops ir iemērts šķidrumā, vai nav iemērts. Faktiski mēs būtisku atšķirību nenovērojam, un nevar pateikt, ka viena vai otra tātad būtu pareiza izvēle, izmantojot Rakova taifūna iekārtiņu. Tātad, kas ir galvenais secinājums, tātad Rakova taifūna ir līdzvērtīgs un pat bieži vien efektīvāks salīdzinot ar tradicionālām priekšapstrādes metodēm. Šeit pieminot, ka tās tiek veikts atbilstoši normām, īpaši Rakova taifūna priekšrocība, tātad ir kanālos, kurus nav tradicionāli iespējams izbirstēt. Šajos rādītājos tātad tiek sasniegti labāki rezultāti. Kā jau minēju, Rakova taifūna iekārta ir ražota izstrādāta Francijā. Vēlreiz atkārtošos, tehnoloģija ir jauna, bet, manuprāt, tā ir perspektīva un ir izmantojama. Rakova taifūna tātad ražotājs ir validējis iekārtas izmantošanu vadošajiem endoskopu ražotāju modeļiem, tātad gan Olympus, Pentax, Fuji, Richards Wolfs un Storz. Un šeit tātad pašā noslēgumā noslēgsim skaņu. Tātad praktisks atskats vēlreiz stāstītajiem video formātā. Tātad iekārta ar pieslēgtu endoskopu. Tātad tas mums aizstāja manuālo endoskopu priekšapstrādi. Šajā gadījumā tā kļūst par automatizēto endoskopu priekšapstrādi. Šeit mēs redzam, tātad tiek lietotājs nolasīts, endoskops, izvēlamies vēlamo procedūru, un šeit tātad tiek rādīts, kas ir nepieciešams darīt. Un ārējās virsmas tātad notīram, un šeit mēs redzam tātad akvaboks, šo kasti, konteineru, kurā tātad mēs veicam apstrādi, lai nešļakstītos mums un uz darba virsmām virsū šļakats. Šeit jau pati cikla norise.
Un arī iekārta visu laiku monitorē gan hermetismu, gan kanālu savienojumu un caurlaidību. Šeit ir testa tātad darba kanāli, kur tiek parādīts, kā viņi tiek iztīrīti. Attiecīgi atvienojam. Un iekārtu var tālāk transportēt tātad uz automātisko endoskopu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtu. Izsakojamībai, tātad izsakojamība divas iespējas izsakojamībai, tātad vai uzlīme un digitāli dati, kas tiek iesūtīti slimnīcas sistēmā. Tā, tas par manu aktu taifūnu iekārtumu prezentāciju būtu viss.